Vai var dzirdēt? Var. Jā, Var labi. dzirdēt mani, ja? Tad es Ļoti jauki. ierakstu, Labu jā. vakaru. Labu vakaru, meitenes, pēc svētkiem. Prieks, kas ir atnācis. Šodien es izdomāju tomēr, kad ir jāpastāsta par jauno produktu. Kaut mēs daudz ko zinām par dzērvi, bet meklējot materiālus īstenībā atradās atkal ļoti interesants lietas, ko mēs dažreiz varbūt nemaz nezinām, ko mūsu dārgā dzērvene dara. Un atceramies, gribu es atgādināt, kad mūsu produkti ir savādāki, kaut ir daudz produkti tas, kas aug pie mums, un mūsu dārgā dzērvene arī aug pie mums, bet izrādās, kad tomēr viņi daudz ko dara. Guntiņa, kas tev tur notiek? Tu laidi tik uz priekšu, es pat pabīdīšu lielāku, mazāku. Tātad dzērvenīti, kāds tad mēs esam, zinām, kur viņa aug mūsu purvos, un ne tikai mūsu purvos. Izrādās, ka dzērveni jau aug 150 gadus atpakaļ, un ir ēst, un ir dzerts, un ir visādos variantos cilvēki ir izmantojuši un izmantojoši šo baltdienu, visādās receptēs, visādās veidos, žāvējam, kaltējam. Jā, un viņš aug kā ložņautāja krūms, viņš skaitās, un tumši sarkanām olgām, dzērvenes aug ziemeļu puslodēs, augstā mērenā klimatas jostās. Viena suga ir subtropos ar augu, tā ir īpaša, jā, tur ir savādāks drusku sastāvs, kā es teiktu, stiprāks. Dzērvene aug arī mitrainās purvainās vietās, kā jau zinām, skābās un nabadzīgās augsnēs, parasti kopā ar safānu sugām un sūnām, starp sūnām, kā jau zinu. Mēs vienmēr viņas ir noslēpušās, mēs ejam, kad lasam, viņas ir jāatrod starp sūnām. Tātad dzērveņu ogas tiek uzskatītas par ļoti veselīgām, plaši izmantotas kā tautas, tā arī kliniskajā medicīnā. Ja, tātad parastajā medicīnā arī iesaka dzērvenes lietot, kad mēs esam slimi pēc operācijām, pēc spēku jādabū. Ja, tātad agrāk ļoti to izmantoja un deva, atceros, kad ar bērnībā, kā mūsu laikos bija morsiņš jāpadzer, jā, ar dzērvenīti, kurš mums dod spēku, jo tur ir ļoti daudz vitamīnu, un viņš ļoti, ļoti ātri atjauno mums enerģiju un mūsu veselību un imunitāti paceļ augšā. Tad dzērvenēs satur mums C, B1, B2 un PP vitamīns, tas ir ļoti galvenais dzērvenē. Ir cukuri, ir pektīdvielas, krāsvielas, glikozamīdu, vakcīnas, minerālvielas, flavonoīdi, antioksidanti, minerālvielu, sevišķi kālijs ir ļoti lielā daudzumā, 119 mg ir uz 100 gramiem dzērvenes. Tas ir ļoti, ļoti liels tāds kālija produkts. Ja kādam vajadzīgs kālija organismā ir pamaz, tad dzērvene ir pirmā, kuru vajadzētu mums ēst un dzert. Tātad ir nātrijs un, protams, arī kalcija daudzums ir iekšā ļoti lielā mērā. Dzērvenēs ir ļoti daudz bioloģijas aktīvo vielu, piemēram, organiskās skābes, benzonskābe un hiperskābe. Jā, tātad šīs skābes, kuras ir pašā dzērvenē un kuras ir, neteiksim, izņemtas mūsu produktā, bet viņas ir neutralizētas. Viņas tur ir, bet viņas ir neutralizētas, lai nav šī te skābā stiprā oga, kā es saku. Tātad, un ko tad mūsu dzērvene ļoti daudz mums var palīdzēt un palīdz mūsu organismam? Pirmām kārtām ir tas, kad samazina kuņģu ķūlu risku. Dzērvenes dzerot, tāpat arī mūsu dzērveni var palīdzēt kavēt heliobaktēriju, baktērijas kā tādas, kas saistītas ar kuņģu ķūlu un gastrītu un visādu kuņģu problēmu. Viņš neutralizē, lietojot dzērvenes arī
tā saukto, kā es saku, saukto morsu, mēs padzeramies, viņš mums neutralizē šo te kuņģa skābi, jā, un organismā mūsu kuņģī tieši, lai mūsu vielas organismā sašķeltos un neveidotos kuņģa čūlas un gastrīti. Kaulu blīvumā mums ļoti labi viņš palīdz, jo ļoti, kā es teicu, jau ir kalcijs daudz tur iekšā ir. Dzērvenes satura minerālu vielas, piemēram, arī mangānu, kas var veicināt labāku kaulu blīvumu un vispārējo kaulu veselību. Tātad mangāns ir tas, kurš sūta kalciju tieši uz kauliem un tieši kaulos, jā. Kalcijs, lai uzsūktos kaulos, ir vajadzīgs šīs te mangāns, un dzērvenēs ir šī te mangāns. Samazina tātad Parkinsona slimību risku, jā, jo pētījumi ļoti ir izpētīti un ir pierādīti, ka dzērvenēs esošie antioksidanti var palīdzēt aizsargāt pret neiroloģiskiem un neirodeģenerētām slimībām, piemēram, Parkinsona slimību. Viss, kas saistīts ar smadzeņu darbību un nervu darbību. Jā, tātad ir šīs te antioksidantu vielas, kuras ļoti palīdz mūsu profilaksei. Uzlabo barības vielu uzsūkšanos, tātad C vitamīns dzērvenēs var uzlabot dzelzs uzsūkšanos no augu izcelsmes avotiem, palīdzot novērst dzelzs deficīta anēmiju. Tātad, ko tas nozīmē? Var mūsu dzērveni kopā, mums ir dzelzs preparāts, kā zinat, jā, mums ir, kuru var kopā ar šo te dzērveni dzert, jo tiem, kam ir pazemināts dzelzs, un lai viņš ātrāk uzsūktos. Ja mēs nedzeram citu kaut ko, tad mēs šos abus komponentus mēs varam kopā. Un tad būs ātrāks rezultāts. Uzlabot elpceļu veselību, protams, jo pretiekaiša miedarbība var palīdzēt cilvēkiem ar elpošanas traucējumiem, piemēram, pie astmas, kroniskiem obstruktīvu plaušu slimību, pie HOPS. Jā, tātad visiem bronhītiem, visiem, atsakot, ja mēs saslimstam, un atkal ir viens no preparātiem, kurš, ja mums nav proteks mājā, tad mēs varam dzērveni, jā, tātad būs tas, kas palīdzēs infekcijas mums pie saaugstēšanās atsevišķi ļoti ātri, un labi mums palīdzēs. Tātad, un arī pie hormonu līdzsvara, tātad pie ieviešanas programmas, ja mēs lietojam un kopā mēs varam ar šo te mūsu kokteili, tātad dzērveni mēs arī varam lietot, ja, kur mūsu normalizēs hormoni, kuriem nav normalizēti. Kā es iepriekš runāju par ieviešanas programmām, kad par to, kad jāpārbauda šo te hormonu līdzsvars, kāds jums ir organismā. Ja jums ir hormonu līdzsvars normāls, tad var dzērveni nedzert, un tad ātrāk arī mēs sakārtosim arī sev to svaru. Jā, protams, pa laikiem, kā jau esam runājuši, bet dzērveni būs tā, kas palīdzēs tiem, kas nevar ātri nomest svaru un kas sakārto šo te hormonu. Ļoti labi dzērveni ir vairogdziedzera sakārtošanai. Jā, arī palīdz dzērveni satura hilostekrēnus, kas var palīdzēt līdzsvarot hormonu līmeni sievietēm un mazināt menopauzes simptomus, tātad arī pie menopauzēm. Arī dzērveni būs tā, kas palīdzēs karštumviļņiem, ja? Dzeram arī tā, ja mums nav tādu, tad dzeram, bet šķaidam, ja? Samazināt ir aterosklerozes risks, kā jau es teicu, pie smadzeņu darbībām, ja? Pie visādām smadzeņu kaitēm, arī pie atmiņas, jo ir dzelzs un dzelzs mums palīdz, kalcijs mums palīdz atmiņai, ja nav kas, tas tāds es teiktu tā aizvietojošs, ja nav kaut kas, tad mēs varam dzert dzērveni, ja, jo arī viņš ļoti ātri dzērvenīti mums palīdzēs regulēt šo te artēriju normalizācijā, asinsvadu, viņš noņem tās saucamās bļaškas, ja, kuras asinsvadu, lai nav lipīgi, lai viņi nav trausli, ja, tad dzērveni noņems to aplikumu asinsvados un samazinās tātad tieši trombu veidošanos, ja, tātad arī līdz ar to būs arī visos asinsvados, arī kapilāros un arī
smadzeņu darbība mums uzlabosies līdz ar to, ja, un galvenais kā pie trombu neveidošanos, lai neveidojas trombi. Ļoti atbalsta aknu darbību. Dzērveni satur savienojums, kas veicina aknu detoksikācijas procesu, palīdzot izvadīt toksīnus no organisma. Mums ir ļoti daudz aknu darbību, bet arī dzērveni ir viena no tām, kas šajā momentā var palīdzēt, jo viņi palīdz ātrāk, jo arī, ja nav hormonu sistēma sakārtot, tad arī toksīni grūtāk iziet no organisma. Dzērveni būs tā, ko var pielikt vēl klāt, lai viņi ātrāk toksīnus izvada ārā, ja, no organisma. Ļoti labi ir miega kvalitātei dzērveni esošie antioksidanti un pretiekaisuma savienojumi var veicināt mierīgu miegu un mazināt bezmiegu. Vakarā var viņu iedzert vienu tableti, nevis par dienu. Viņam vispār tikai jādzer viena kapsula dienā, viena tableti dienā, bet var arī, ja ir miega, vajag priekš miega, tad viņu var vakarā pirms gulētiešanas viņu var iedzert. Viņi nebojās, jo neko sliktu nedarīs, bet tieši otrādi viņi sakārtos miegu un labāk varēs ātrāk aizmigt. Uzlabot plaušu darbību, dzērveņu pretiekaisuma īpašības veicināt plaušu veselību un samazināt elpceļa slimību risku. Jā, tātad priekšprofilakses, kā jau es saku, tagad ir gan pavasaras, gan vasaras sākums, vispār vasara jau sāk, jā, 1. māju pēc mūsu kalendāru pēc, nevis kāds ir dabā, vēl nav, neskaitās vasara, bet pēc bioloģiskā kalendāra jau ir pirmās dienas, jau kā ir vasara. Tātad ir sirds asinsvadu sistēma strādā vairāk un sāk darboties, pamazām sāk pāriet uz sirds asinsvadu sistēmu. Tātad šīs ir arī dzērveni būs tā, kas mums palīdzēs ļoti kvalitatīvi uzturēt šo te kvalitāti sirsniņai. Arī vīriešiem ļoti labi dzērveni ir uzlabot spermas kvalitāti. Dzērveni ir arī viena no kompleksā, kad nevar ieņemt bērnus arī sievietēm un vīrietim. Dzērveni ir tā, kas palīdzēs uzlabot, jo viņš sakārto asinsvadus, tātad asins plūsma mums normalizēsies, līdz ar to arī būs spermas kvalitāte. Arī sievietēm būs ciklu kvalitāte savādāk un uzlabosies un kopā var atrisināt. Tā ir viena no dzērveni ir viens no, kur jālieto ir pusgadu iepriekš, lai būtu bērni. Jā, tātad šie spēcīgie antioksidanti ļoti spēcīgi darīt strādā. Migrēnas un biežums samazināšanai, tātad pie galvas sāpēm, tikai kā migrēna, tas liels jau nosaukums, bet arī pie pašām galvas sāpēm var ļoti labi palīdzēt un palīdz. Jā, tātad un pie migrēnas ir, tā kā ir pretiekaisuma īpašības dzērvenē, jā, tad arī noņem šīs te spazmas. Veselīgas smadzenes, jo ir ļoti C vitamīns un ir pektīdi iekšā, kuri palīdz smaganu uzlabošanai, arī ir pie mūsu zobu pastas, starp citu, jaunās ir klāt maz gabaliņš, tur liels tas sastāvs ir. Jā, arī tur ir dzērveni pielikt klāt un tieši, lai nav parodontozes un parodontozes uzlabošanai. Dzērveni ir jādzer, var viņu arī saspiest un likt kopā, var kompresas likt uz smaganām, jā, tā kā tas arī viens no labiem tādiem produktiem. Samazināts ir muskuļu sāpīgums, samazina, palīdz, tā kā viņš ir ļoti spēcīgs pretiekaisuma produkts, ja, tad visiem, kur ir visādi iekaisumi, tāpat arī muskuļu pie sāpēm, arī tas būs viens no pārpūlēm, no pārslodzēm, no arī muskuļu sāpes, ja, gan treniņu laikā sportistiem, jo ļoti daudz viņi tagad arī domā mūsu kompānija par sportistiem, kuri jā, trenējas un darbojas, un arī vispār, kuri ļoti ar sportu grib nodarboties un nodarbojas, kaut vai parasto skriešanu, pēc skriešanas sāk sāpēt muskuļus, bet, lai tas nenotiktu, tātad mums ir produkti, kuru mēs varam palīdzēt. Tātad arī pie šīs te fiziskās aktivitātes, ja.
Tā, un, protams, pretnovecošanās iedarbība viņam ir, jo ļoti daudz ir spēcīgi antioksidanti kā nevienā produktā. Var aizsargāt gan arī ādu aizsargā, un arī ļoti labi viņš šobrīd arī pret saules starojumu, piesārņojumu, jā, tā tad aizsargā. Mums ir arī krēmi ļoti skaisti un ļoti labi un spēcīgi ar 50 aizsargu filtru, jā. Bet arī no iekšpuses mēs varam sev to palīdzēt, jo dzērvene ir tā, kas no iekšpuses mums vēl aizsargās un nelaidīs to trako sauli mums iekšā. Jā, tās kaitīgās vielas, kas no mums tur ir augšā. Tā, un uzlabo, protams, garu stāvokli, jā, jo ir C vitamīns. C vitamīns mums ir, protams, arī ātri, bet šeit ir šis C vitamīns tādā spektrā, viņš nav tik spēcīgs dzērvenē, viņš šeit ir neinteralizēts, bet darbojās kā C vitamīns, jā. Mūsu C vitamīns tur ir ritīgs komplekss, tur ir ritīgs tāds, kam tiešām trūkstas C vitamīns, kur mēs varam kādu devu sev iedot, jā, bet dzērvene būs tā, kura mīkst to darīs un nekaitīs un uzlabos, līdz ar to būs imunitāte, depresija noies, jā, protams, kā saprotam, ka viņi ir jādzer, nevis no vienas kapsulas iedzersim, man būs tagad forši. Jā, mums ir foršā paliek, bet, lai būtu rezultāts, kā zinām, mums ir vajadzīgs lielāks periods, lai mēs viņu dzertu. Protams, ir acu veselībai, jo luteīns, kas ir iekšā, un zeakasetīns dzērvenēs var veicināt acu veselību, samazināt ar vecumu saistītu acu slimību risku. Ļoti luteīns ir tas, kurš, kā arī magoņu eļļā, jā, tur viņš ir mazāk, bet dzērvenē viņš ir pat lielāk un vairāk. Dzerot un lietojot šo te dzērvenīti, mēs varam uzlabot, un arī gados vecāki cilvēki, kam ir redzes traucējumi, var uzlabot un uzlabo, jā, šo te no dzērvenes acu redzējumu un aizkavēt profilaktiski, lai nav mums acu slimības. Uzlabot kolagēnu ražošanu, protams, jo ir C vitamīns un dzērvenēs ir būtiski. Kā es teicu, tur ir drusku savādāks šis C vitamīns pēc sastāva viņā pašā, jo, kā jau zinām, mūsu C vitamīns, kas ir atsevišķi, tas ir no apelsīniem un vēl turklāt ir mežozi, jā, bet šeit ir tīrs C vitamīns, bet viņš ir savādākā koncentrācijā. Palīdz C vitamīns mūsu locītavām, saistaudiem, jā, tāpat kā arī muskuļiem, kā jau es teicu, jā, ļoti, ļoti labs. Brūču sadzīšanai, jā, jo C vitamīns palīdz zīšanai un audu atjaunošanai, tad pēc operācijām noteikti, jā, nepavelti, jā, pēc operācijām agrāk arī deva dzērveni, tiešām dzert, jā, buļjonus un dzērveni bija 2 produkti, kur vajadzēja noteikti pat ārsti agrāk teica to, ka vajadzīgs ir dzērveni un vārīt buļļonus, ja, kad tie atjauno, jo tas ir kolagēns, ja, kurš dabīgi atjauno mūsu muskultūru, mūsu rētraudas, palīdz mums uzlabot un sakārtot no iekšpuses. Uzlabo matu augšanu, protams, jo tur ir, kā jau teicu, ir visādi mikroelementi, kur arī palīdz. Ja viņš veido un palīdz kolagēnam uzsūkties, tātad viņš arī palīdzēs matu kopšanai un augšanai. Tad kopā atkal ir viens no produktiem, ko mēs varam izmantot pie matu kopšanas. Ja, kā zinām, ka ne tikai šampūnu un eļļas, ja, bet arī no iekšpuses mums ir jāpalīdz, ja mums vajag, ja, ir sevišķi matu attaudzēšanai. Tad ļoti spēcīgs ir artrītiem, simptomu mazināšanai dzērveni, pretiekaisuma īpašības, samazina sāpes un cilvēkiem tie, kas dzērveni ir tā, kas sašķeļ šos sāļus, kas ir nogulsnējušies uz locītavām. Dzērvene ir tā, kas izstum ārā, tur ir tādas vielas iekšā, kas izstum no organisma ne tikai toksīnus, bet arī šīs te gļotas vai kurā sāļus sašķeļ, akmeņus sašķeļ. Jā, protams, ne lielus, bet arī palīdzību. Vēlāk stāstīšu. Labākā ir
ir kognitīvā funkcija. Antioksidanti dzērvenēs var stimulēt smadzeņu veselību, uzlabo atmiņu, tātad bērniem, skolniekiem, jā, pie eksāmeniem varam dot un dodam, jā, arī palīdzēs uzlabot atmiņu ne tikai arī vecākiem cilvēkiem, visiem, lai atmiņu uzlabojas, ir vajadzīgs, var dzert dzērveni, jā. Samazināt iekaišu zarnu slimības risku, tātad aizskavē, jo zarnās dzērveni noņem šīs te gļotas no sieniņām, lai mums tās pārsliņas mums sakārtotos, palīdz, mīkstina. Pie zarnu aizcietējumiem dzērvene ir ideāla, kura sašķeļ tos akmeņus, kas mums tur ir iekšā, un viņš nemīkstina vēduru, bet viņš to gļotu viņš paņem un izvada ārā, ja, tātad viņš sakārto šo te zarnu darbību, sevišķi pie kronas slimības, šķūlu, kolīta, ja, tās ir tādas ļoti, ļoti spēcīgas zarnu slimības, kuras ļoti šobrīd mokās cilvēki, un ļoti daudz, tāpēc ar zarnām ir, jā, kuriem, un dzērveni tā, kas mīksti to darīs un palīdzēs. Pie žultsakmeņiem, jā, bet tad, kad ir akmeņi, protams, ja ir akmeņi žultspūslī, tad, un ja ir liela akmeņu, tad dzērveni gan nedzeram, jā, jo viņš sašķels un viņš izvadīs un viņš vadīs pa žultsceļiem, var viņš iesprūst, tāpat arī kā nierakmeņos, ja ir lieli, ja ir smiltis, tad viņš palīdzēs ātrāk izvadīt, bet arī tāpat kā žultsvados, bet, ja ir maza akmenīša, tad viņš sašķels un palīdz izvadīt. Un dzērveni jādzer, lai nebūtu šie te sakaļķojumi. Jo akmeņi veidojas no mūsu nepareizās pārtikas un nepareizām medikamentiem, ko mēs lietojam, kā jau agrāk es stāstīju par kalciju. Tas arī ir šeit domāts, kas neizvadās no organismu, bet veidojās akmeņos, veidojās locītavās, nogulsnējas, visas nogulsnes, kuras neizvadās no organisma, tās ir veidojās akmeņi. Jā, par mazu ūdens, kā es arī saku, no tā arī, jā, tātad nesašķeļās, bet viņš veidojās un veidojas nogulsnes, un ir rezultāti. Jā, bet kad ir lieli, tad gan nē, jā, jo kaut viņš mīksti, bet tomēr viņš ir diezgan koncentrēts, tad dzērveni šķiet nē, bet ja nav liela akmeņi, jā, tad no 3 uz augšu, jā, līdz 3, tad var, jā, veselīgi, tad palīdzēs arī nagiem, veselīgi nagi būs, jā, jo, ja kolagēnu mūs sintezē un uzlabo, tad nagu veselība būs, uzlabo auglību, kā jau es teicu, pa sievietēm palīdzēs, un antioksidantu un barību vielas dzērvenēs var veicināt reproduktīvo veselību un auglību. Gan kā vīriešiem, gan kā sievietēm. Es saku, jā, dzērveni ir tā, kas palīdzēs sakārtot šo te, tie, kas nevar palikt, jā, kam nav bērniņi, ļoti, ļoti ir vesela programma. Man viņa arī ir kādreiz, gan jau es to stāstīšu, un būs tur vesels komplekts, kā to darīt un kur un ko lietot. Un dzērveni ir viena no tām, kas var, bet ir pusgads pirms tam. Jo nebūs pa 1 mēnesi un būs rekuma notiks, viss nenotiks. Tātad arī locītavu veselībai, kā jau mēs runājam, gan par apkaļķojumiem, gan par sāpēm, gan par muskultīvu, jā, tātad dzērveni tā, kā jau es teicu, viņas sašķeļ, izvada un palīdz atjaunot locītavu šķidrumiem, kā es saku, jā, tātad šiem te, lai nekrakšķ, jā, lai būtu, lai gan kā profilaks, gan tad, kad jau ir, tad viņš to palīdz. Samazina insulta risku, kāpēc, kā jau saprotam, tāpēc, kad mums uzlabo asinsvadu sieniņas, jā, tātad sakārto un sašķeļ mūsu trombus un sašķidrina mūsu asinis, palīdz sieniņām, lai nav šīs te gļotas, lai nav šie te sabiezējumi un asinsvadi, lai būtu sakārtotos, jā, lai neveidotos trombi, viņš ļoti labi to palīdz. Uzlabo kaulu veselību, tāpēc, ka K vitamīns, kas ir dzērvenē, viņš palīdz, arī tur ir, kā jau mums ir arī daudz produktu ar K vitamīnu, jā, bet dzērvenē ir tāds K vitamīns, kas
vēl palīdz vēl ātrāk uzsūkties kalcijam, kas ātrāk to osteoporozi, ja ir osteoporozi, tad vispār viņš dzērveni ir vajadzīga, lai viņu sakārtotu, lai ātrāk tas kalcijs uzsūktos, lai darboties. Mums jau tā ir superīgs kalcijs, kurš un kolagēnu kopā lietojot, ja, formula pati par sevi mums ir, bet dzērveni šeit varētu pielikt vēl klāt, lai ātrāk būtu tas rezultāts, lai tajās šūniņās viņš ātrāk uzsūktos un tieši kaulu sistēmā. Un zinām, ka kaulu sistēma mums strādā caur nieriem, tad nieru sistēmā mums jādzer viņš, ja, lai būtu uz kauliem. Uzlabot tātad sportisko sniegumu, ja, tad palīdzēs, jo būs ļoti daudz antioksidantu un dod spēku dzērvene, vispār dzērvene kā tāda. Arī dzērvene ir tā, kas mums palīdz vispār, ja cilvēkam ļoti liels nogums vai nu tiešām man nav spēka, ar ko darboties, man nav spēka, kā cilvēks saka, man nav spēka, ja, tad dzērvene ir tā, kur mēs varam arī kaut drusku padzert, ja, bet viņš uzlabo tiešām šo te mundrumu un dod spēku gan fiziski, gan tiem, kam ir smags darbs, arī dzērveni ir viens no tiem, kas palīdzētu mundrumu un arī šo te fizisko spēku slodzi dot, kas uzlabo, ja, būtu tas spēks. Samazinās elpceļu infekciju risks, ja, to jau mēs iepriekš runājām, bet tas šeit ir vairāk reizes pieminēts, tāpēc, ka elpceļa dzērvenēm ļoti spēcīgs ir tiešām, kurš sevišķi asmātiķiem arī tas ir viens no spēcīgākiem produktiem pie asmas. Viņš palīdzēs atkrēpoties, viņš attelpoties, nav dzerot lielāku laiku, 3, 4 un 5 mēneši dzerot, pat pazūd šīs te spazmas. Ja nav cilvēkiem inhalators vajadzīgs, mazāk jālieto, ja, tad viņš sakārto šo te spazmātisku līdzekli. Ļoti strādā ar aknu veselību. Mūsu aknai jau mums ir laiks pagājis, lai būtu to, lai akniņu mums tagad pabarotu, bet mums vajadzīgs ir tāpat 2 reizes gadā mums ir vajadzīga aknu tīrīšana, aknu uzlabošana, aknu sakārtošana un vispār, ja ir tātad, ja vairogdziedzers nepareizi strādā, ja mums nepareizi strādā aizkuņa dziedzers, ja ir kāda problēma ar šiem te, tad būtu dzērvene tā, kas mums palīdzētu, lai caur aknu sistēmu izvadītu un sakārtot šīs sistēmas. Ja? Un arī profilakse būtu, lai nav taukainas tātad dūšīgiem cilvēkiem, kuriem ir orgānu aptaukošanās, dzērvene būs tā, kas arī palīdzēs sašķelt taukus un izvadīt no organisma. Atkal viens no produktiem mums jau ir, ja? Tātad pazemina asinsspiedienu, normalizē, es teiktu normalizē. Pie augstiem asinsspiedieniem dzērvene būtu vispār ideāli, ja, jo viņiem it sevišķi mūsējā, jo nav tā skābe noņemta šī saucētie kaitīgās vielas, un šī skābe ir noņemta nost, kura augstiem asinsspiedieniem parasti ir tāda problēma ar kuņģi un ar aizkuņu dziedzeri un ar žulti. Ja, tad dzērvene būs tā, kas palīdzēs un normalizēs asinsspiedienus. Pie podagras dzērvene palīdz ļoti, tātad tā ir viena no artrītu problēmām, ja, tad, ja artrītu sakārtos un tad arī nebūs podagra, ja, tātad, ja dzērvenīte dos mums to spēku mūsu gļotādām, šīs te gļotādas un šīs te, kā es teiktu, tādus šķidrumus organismā, kuri nav vajadzīgi un kuriem ir jāizvadās no organisma, ja tādi mums ir un ļoti daudz un nesakārtot, ja dzērvene būs tā, kas visu to lieko izvadīs no organisma. Ja, un, protams, arī sievietes veselība pat par sevi, jo vairogdziedzeri sakārto, vairogdziedzeri uzlabo, menstruāciju ciklu meitenēm palīdz noņemt sāpes un palīdz sakārtot ciklus, jo šobrīd meitenēm ir ļoti nesakārtoti cikli, ja, ar sāpēm, ar
ar nepareizu ciklu, ar kavēšanos vai ātrāk, ja tātad. Un dzērvene būs ar tiem pektīdiem un tiem planovīdiem, kas viņā ir iekšā, viņi palīdzēs sakārtot. Mēģiniet, redzēsiet. Tiešām ir rezultāti. Jau ir rezultāti, ja? Pret pūtīšu īpašībām tātad. Pie pūtīšu arī ir viens no, ir mums līdzekļi, protams, no kosmētikas, ja, kur mēs ļoti labi sakārtojam un uzlabojam un jauniešiem ar šīm te pinnēm un pūtītēm tiekam galām, bet dzērvene būs tā, kas mums no iekšpuses palīdzēs, ja, tad no iekšpuses mums ir vajadzīgs dzērvene, lai pūtītu, lai noņemtu iekaišumus. Protams, mums ir ļoti daudz, un es atkārtošos 1001 reizi, mums ir ļoti daudz produktu, kas noņem iekaišumus. Bet es teiktu tā, ka labi, ka mums ir šobrīd dzērvene, un mums ir pienene, ja, par pieneni stāstīšu nākošreiz, ja, bet dzērvene ir tā, kas mums ir sevišķi jauniešiem, mēs varam ātri sakārtot un palīdzēt šiem te tiešām šo te pinnes, lai nebūtu vairs nekad, kā es teiktu, ja. Un galvenais dzērvene ir urīnceļu veselība. Dzērvenes ļoti ir profilakse urīnceļiem un nieru slimībām. Ļoti tiešām tās ir ļoti spēcīgs produkts, kurš palīdz baktērijas nierēs un tieši nieru sistēmai baktērijas kavē un neatļauj un sakārto un uzlabo un es varētu stāstīt, ko viņš dara, jo tā ir mana dzīve jau bērnībā, tāpēc es ar tā varu teikt, ja, ka dzērvene tiešām, kur man daudz ir glābusi, bet šobrīd ir vispār produkts tāds, kur nebūtu jābaidās nekuram, ja. Tātad līdz ar to arī, ja sirds, tātad, ja nieru sistēmu mēs uzlabojam un sakārtojam, kā zinām pēc mūsu aplīša, kad nierītes mums atbild un nieres mums atbild un dod spēku sirdī, ja, tātad dod enerģiju sirdī, ja mums nieres sakārtots, līdz ar to būs arī sirds veselība uzlabosies, samazināsies asinsspiediens vēnās un artērijās, ja, un līdz ar to uzlabosies holesterīna līmenis. Ja, tad ir saistīti. Strādājam ar vienu, bet ārstējam citu. Arī tā ir rezultātā un ļoti spēcīgs tiešām ir arī dzērvene. Uzlabo gremošanu, jo ir šķiedrvielas avots, kas palīdz gremošanai novērš aizcietējumus. Tāpēc, kad es vēlreiz atkārtošos, ka dzērvene ir tā, kas gan uzlabo gribās ēst, ja negribās cilvēkam ar to. Tā arī ir viena no cilvēku problēmām dažiem, ja, kuri man negribās ēst, man nav apetīte. Tad iedzeram dzērvenīt, varam iedzert, un mums uzlabosies un gribēsies ēst. Ja? Tad ir arī, jo ir jāēd, nevar neēst. Ja? Un līdz ar to arī palīdzēs sakārtot, jo zarnu sistēmai viņi noņemt šīs te gļotas un sakārto šos te infekcijas perēkļus. Mutes dobumam dzērvene ir arī ideāla arī kā sakārtošanai baktērijai. Ja, tātad mēs varam dzērveni, gan viņu arī to tableti mēs varam arī sūkāt, ja mums vajadzīga mutes sakopšana, ja kas. Ja, viņi kā vienmēr ir skāba. Ja, bet viņš neutralizē un šīs baktērijas noņem. Ja, paaugstina imunitāti līdz ar to, jo ir ļoti spēcīgs šis te antioksidanti un ir spēcīgs ļoti šis te C vitamīns. Ja, un līdz ar to cīnās ar visām infekcijām, visām un būšanām. Ja. Tālāk es gribu pievērsties tieši par nieru darbību un kāpēc, un arī tieši mūsu kompānija ir izstrādājuši šo dzērveni, arī vairāk piesaistās nieru darbībai, vairāk mūsu produkts arī ir, tieši mūsu dzērvene ir domāta nieru sistēmu, jo viņš dara visu to kopā, ko es tikko stāstīju, bet lielāko daļu ir tas, kurš piesaistās arī nieru darbībai pamatā.
Tātad nierakmeņus samazinās un novērs un sakārtos, jā, bet, kā jau es teicu, ja ir liela akmeņu, tad nē. Tad vai nu pa pusītei, vai darām vispirms un sakārtojam un sašķaidām. Mums ir daudz citu produktu, tāpat olīvu lapa, kas mums palīdz noņemt sāļus un noņemt arī, ja mums ir reišī sēne, ja mums ir ceļamo lapa, kur mēs varam palīdzēt. Mums ir kaķa naks, kas mums nierdarbībai var palīdzēt. Ja, un sašķelt tur ātrāk un uzlabot, ja, bet, ja nav šie lielie akmeņi, tad viss ir kārtībā. Bet ir visas citas nieru slimības, kuras pēc tam es stāstīšu. Tātad, un līdz ar to, ka sakārto asinsvadus un sakārto mūsu sašķeļ un uzlabo asinsriti, tātad sašķeļ asinis tā, lai viņas nav biezas, teiktu tā, ja vienkārši, tad līdz ar to arī sakārtos cukuru līmeni asinīs, jo hemoglobīnu viņš sakārto, palīdz, uzlabo, un tāpēc līdz ar to viņš ir ļoti, ļoti labs cukuru kontrolei. Tātad viņam, es teiktu, tā būtu atkal viens no produktiem, kam jābūt kabatā cukurniekiem, ja? Ja ir cukurs augšā, tad mēs dzērveni paņemam mutē un nosūkājam, un viņš noņem šo te spazmu. Jā, šo te cukuru augšā lēkā, jo šī sevišķi tiem, kam šausmīgi lēkā, tiem ir ieteikti ļoti, ļoti dzērveni šo te kapsulu mūsu kabatā nesāt. Jā, un līdz ar to arī mums viņš normalizēs un palīdzēs sevišķi tiem, kam ir tabletes dzeramās, nevis insulīnu, jā, tad tiem vispār vajadzētu padomāt un ieteikt padomāt par to, ka nevis tabletes dzer, bet dzērveni. Tad, par urīnceļiem, jā, tā kā es teicu, ka tiešām ir mums vairāk viņš novirzīt urīnceļu sakārtošanu. Kāpēc vispār kādas infekcijas un ko tad mums urīnceļi dara? Tad 85% urīnceļu infekciju izraisa tieši šīs E. coli baktērijas, jā, un dzērvenī tā, kas cīnās tieši ar šo te baktēriju, jā, tātad normalizē šo baktēriju nierēs un vispār organismā. Dzērvenē esošās baktērijas neļauj baktērijām urīnceļu virsmai pieķerties pie tām, kā es teicu, vienkārši runājot par to, kad neļauj šīm te lipekļiem, šīm te baktērijām pieķerties nieru virsmiņām, nieru bļodiņām, ja, kur mums ir nieru bļodiņās, šīs te baktērijas viņš neļauj viņam pieķerties. Jā, tātad, jo ir tā specifiskā skābe, kura ir neutralizēta, jā, bet viņa darbojas un strādā ar šo te lietu. Tātad, un E. coli baktērija urīnceļos virzās uz augšu pie urīnceļu epitēlijiem, jā, tātad pie urīnceļu kanāliem, tiem, kam ir cistīti, tiem, kam ir pilionefrīti, ja, tiem, kam ir, es teiktu, vatsakot, visu urinēšanas sistēmu, ne tikai pašā nierē, bet urinēšanas sistēmā, tad tur iekšā ir šī te baktērija, ja viņa ir. Un dzērvene ir ļoti, ļoti spēcīgs tieši cistītiem, ja, kur ātri sabalansēs. Tad, kādi tad ir infekcijas simptomi, ja ir nieru darbība vai nieru urīnceļu, kā var pateikt, kad, ir man tas, ja? Tātad būs tumši brūns vai, kā es teiktu, urīns mums būs tāds nesmukā krāsā, nav dzidrs, nav caurspīdīgs, nedrīkst arī būt starp citu baltam, tīri gaišam, ir jābūt kādai nokrāsai, bet viņam jābūt caurspīdīgam, lai nav tāds duļķains. Ja? Nedrīkst urīns īstenībā, tāpat kā mums arī izkārnījumi, mums nedrīkst smirdēt. Ja? Tātad, ja ir smaržojošs urīns vai atkal tieši otrādi, kad ir piemēram pēc acetona vai pēc kāda tāda īpaša, tad vispār ir ātri vien jāskrien, jo tad ir ļoti liels urīna problēmas, ja, vai ir asinis urīnā, ja, tad arī ir
tad ir ļoti ātri jāizdomājas un jāskrien tūlītās, jo tad ir nieru problēmas vai pat visādi liela nepatikšanas mūsu urīnas sistēmā. Ja? Tad ir, ir tās, ka, ir tā, ka urīna aizturēšana, es teiktu tā. Ja urīna aizturēšana vai mēs ilgi sēžam un nekas mums tur nepilārā, vai mums tur, atsakot, visādas komplikācijas, kuri nav pareiza urinācija mums, ja, tad arī mums varētu būt, vai tieši atkal ir bieža, ļoti bieži jāiet. Ja mēs dzersim urīnu dzenošos, protams, mums būs jāiet biežāk, vai mēs ūdeni vairāk dzersim, protams, mums būs jāiet, bet ja ir pārmērīgi, es teiktu, tas tā kā ir tā, ka cilvēki iet katru pusstundu, ja, tad tas ir ļoti daudz, un to nevar tā būt. Ja, tad ir jāizdomājas. Tātad kaut kāda sistēma mums urīnas sistēmā ir nepareiza, vai kaut kāds iekaišums mums ir. Cilvēks arī ļoti pie urīnas sistēmām, pie kaitēm visām mums ir, viņam ir ļoti liels nogurums, viņš visu laiku nāk miegs, viņam vājums, viņam nav spēka, ja, tad arī ir viena no tā. Un arī, protams, baktērija pati par sevi, sāpes vēdera apakšdaļā, tad ir arī viena no simptomiem, ne tikai urīnceļu, bet arī varbūt ginekoloģiski vai zarnu problēma, ja, kā zarnu apakšdaļā, bet ja ir pašā apakšā starp, es teiktu tā, 2 pirksti zem nabas, ja mums sāp pieduroties un atlaižoties, kā pārbauda pie brukas, ja, kā es saku, un kad ir zarnu problēmas, jā, piespiežot, un ja 2 pirksti ir zem nabas ir sāpīgi, tad tās arī varētu būt no nierē. Jā, vai arī urinējot ir dedzinošas sāpes, vai kad tieši mēs urinējam, ka mēs nevar, vai tad, ka mēs beidzam, un tad ir tāds tā kā kodošas sāpes, tā kā, kaut kāds tāds nekomforts, kurš nav agrāk bijis, ja, tad ir šie simptomi, kuri ir jādomājas, un tad mēs varam par to arī dzert mūsu dzērveni. Tad kādas ir profilaktiskie veidi, lai mēs aizsargātu savu urīnu sistēmu? Jā, kādi tad ir? Protams, ir ūdens dzeršana, lai mums izvadītu sāļus, lai mums izvadītu no organismu, to jau mēs zinām paši. Protams, ir pareiza apmazgāšanās, pareiza tīrīšana, kā es teiktu, jā, jo mēs zinām, kā pareizi ir jānoslauka mūsu dibens, jā, citreiz vienkārši neaizdomājas, kā tas ir, bet tas arī ietekmē, kā mēs infekciju varam urīna kanālos ievadīt tieši izved kanālā, jā, un tad ir urīnceļu iekaisums, jā, tad viņš sāk tur graust un darīties visu kaut ko, tātad mēs slaukam no klitora uz augšu, nevis otrādi, ja mēs slaukam dibenu, jā, nost, nevis virsū. Jā, jo tad mēs ātrāk vajag. Par biksīšu un kokvilnas apakšveļu runājot, īstenībā ļoti ir tas, ko mēs velkam mugurā, un tieši apakšveļa nedrīkst svešu apakšveļu, es teiktu, pirmām kārtām draudzenei paprasīt vai mammai vai kam. Sāksim ar to. Otrām kārtām sintētiskās mums iespaido mūsu muskultūru un mūsu ne tikai urīnceļus, bet arī dzimuma orgānus. Jā, ļoti šauras biksītes ar mēs nedrīkstam, jo tad nebūs cirkulācija un asins riti pareizi, sevišķi pie sieviešu problēmām. Jā, kā jaunās meitenes tur tā uzvelk, ka tur nekā nav, un tad viena diedziņa tik tur ir, jā. Bet viņi aizsprosto mūsu asins riti, un ja ilgstoši, tad sevišķi ļoti par to ir jāizdomājas, ko mums dara un ar ko mēs mazgājam. Apakšveļi jāmazgā atsevišķi, nevar kopā ar citu veļu mazgāt īstenībā, jo tas arī ļoti iespaido to, ko mums, kas mums paliek beļā, ja mums jau ir ko, mums ir pavisam vienkāršāk, mums ir produkts, ar ko mēs varam mazgāt.
un ar ko mēs mazgājam, kas mums dezinficē un kas mums jādara. Bet tiem, kam nav, tiem ir jādezinficē, tiem ir jāsterilizē, tiem ir jāgludina apakšveļa, lai nav baktērijas, jo ar baktērijām un ļoti ātri mēs varam dabūt iekaišumus, jo tas nenozīmē, ka tur jābūt nezinu kādam, bet tas ilgstoši, jo iekšā sēnīte viņa ļoti ilgi briest, kā es teiktu, ja? Pirms gulētiešanas un pēc dzimuma akta ir jāurinē. Jāiet, jā, tas ir ļoti, tā ir atkal cita sfēra. Tā arī viena no ļoti interesantām sfērām, kura par to ļoti maz runā, bet vajadzētu runāt, it sevišķi meitenēm, un tikai meitenēm, arī zēniem, jā, kad tā ir jādara, jo tad šīs infekcijas, kuru mēs varam dabūt vai nevaram dabūt, vai arī, piemēram, no produktiem, ko mēs lietojam, tad arī mēs varam dabūt infekcijas, ja, un urinējot, mēs viņas izdalam ārā no organisma. Ja, par to īstenībā būtu ļoti interesanti. Tā ir interesanta tēma. Un tad arī par baseinu lietošanu. Par baseinu lietošanu ir tā, ka nedrīkst ilgi peldēt baseinā, jo tur ir pirmām kārtām jau, kā zināt, tīrīšanas līdzekļi šausmīgi, hlors tur ir briesmīgs un indē mūs nos no visām pusēm, gan ne tikai mūsu ādai, bet līdz ar to, ka mēs arī tātad urīna sistēmai, mēs ar un dzimuma orgāniem ar. Tātad vienreiz nedēļā, labi, ja vajag, ja ne, tad divreiz, ik pa 2 nedēļu varētu iet, sevišķi bērni, tie, kas grib mācīties un tie, kas iet, jā, vai mēs gribam iet, tātad par to ir jāizdomājas, jo šobrīd ir ļoti, ļoti ātri infekcijas pieķer tieši basēnos, jā. Un, protams, mēs ir pierādīti pētījumi, un mums ir pētījumi, un, kā zināt, mums arī ir pētījumi, ja, un bez pētījumiem mūsu produktus nelieto, neveido. Tā tad arī pierādīts to, ka tieši dzērvene ir tā, un kāpēc viņi piesaistījās, un starp citu pienene, arī būs interesants, kā šie 2 produkti kopā saliekot var atrisināt un atrisina tieši urinēšanas sistēmu, tieši nieru darbības sistēmu, tieši dzimumu orgānu sistēmu sakārtošanu. Un šobrīd tā ir ļoti, ļoti spēcīga tēma, kura, diemžēl, par to diezgan maz runājam. Tālūk. Kā tad dzērveni mums ir jālieto? Dzērveni mums ir 30 kapsulas, tātad vienreiz dienā. Neiesaku vairāk, jo ir ļoti liels spēcīgs koncentrāts tur iekšā, ja, jo tur ir 500 mg vienā kapsulā, divās tabletēs, ja, tātad 250 vienā un ļoti, ļoti spēcīgs. Bet, kā jau zināt, mums ir speciāla tehnoloģija, kur pielieto jebkurai kapsulai, jebkuram, ko mēs ražojam, ja, tātad anionu sistēma, kura pirmām kārtām izveido šūnu līmenī, otrām kārtām ir tehnoloģija jauna viņiem tagad, kura attīra produktu, un bez attīrīšanas viņu nemaz neveido, ja. Zinām ļoti, ka tas ir spēcīgs arguments, lai to kādam stāstītu un teiktu, jo ir starpība, vai mēs paņemam, mēs to varam darīt, bet dzērvenes mēs esam ēduši un visu mūžu mēs ēdīsim un ēdam. Ja, bet izrādās, ka ir tādas vielas, kuras mēs ilgstoši, ja mēs lietojam, tad drīzāk mums atkal sabojā mūsu organismu, un it sevišķi tiem, kam ir augsta skābe, jeb problēmas ar kuņģi vai zarnām vai aizkuņu dziedzeri vai nieru darbību, īstenībā viņu nedrīkst daudz lietot. Var vienreiz kaut kad, jā, ja gribās kaut kad, jā, un tā vai mēs varam lietot. Jā, viņš ir spēcīgs, bet lai ilgstoši lietot, jo mums ir vismaz mūsu produkts, kā zināt, ir dabīgs un viņš ir jālieto vismaz 3 mēnešus, tas ir mazākais,
ja, jo, lai būtu rezultāts. Un profilaktiski, kā bija rakstīts, un ja atradu, kad jau stāsta par mūsu dzērveņu, jo tas ir jauns produkts, ja, kad jau ir pierādīts to, ka viņš ir ilgspēlējošs, kā es saku, gandrīz vai kā maize, tāpat kā mūsu kalcijs izteiktu, ja mums daudzi produkti, kurus vajadzētu lietot, lai sabalansētu, lai attīrītu, lai mūs sakārtotu, lai nebūtu mūsu organismiem, it sevišķi mūsu bērniem. Mūsu dzērveni var dot no 6 gadu vecumu bērniem, ja, bet ļoti daudz jādzer ūdens. Viņš ir jāšķaida gandrīz, vai var to kapsulu, vai to tableti var šķaidīt bērniem. Ņemam šķaidam ūdenī, siltā ūdenī un dodam dzert vienkārši dzerveni, kā es saku, morsu, ja, bet ļoti daudz tiešām dzervenei atkal ir vajadzīgs ūdens. Ļoti. Lai šīs te vielas mums strādātu, lai šīs bļotas mums izvadītu no organisma, lai mums sakārtot šūnu līmenī, lai mums darbotos. Tā kā tā. To es gribēju šodien pastāstīt. Protams, kā vienmēr būs ieraksts. Jā, un